Saulaini sveiki! Tā man internets laikam izrādās, ka šeit ir ļoti lēns, bet es pamēģināšu jums parādīt, kur es atrodos. Pastīties, cik man skaisti ir aizmugurē. Tur ir office, es atrodos Essence galvenajā mītnē Čehijā, Brno. Pastīties, cik mums te ir skaisti. Viss ir ļoti skaisti. Mēs tikko bijām pusdienās. Mums noritēja prezentācija. Šīs ir dzīvās puķes. Redziet, šeit ir viss ar dzīvajām puķēm. Tās nav mākslīgas. Tā ir vesela, milzīga tāda siena skaista. Office ir kolosāls, ļoti skaists. Šeit es parādīšu, šeit mums notika prezentācijas. Pastāstīju par mūsu produktiem. Tā, neko daudz nerunāšu, tāpēc, ka internets ir tāds, kāds ir. Beidzot, es redzu šo te plauktiņu arī, kuru ļoti daudz jau ir rādījuši ar mūsu pieejamajiem aromātiem. Skatieties, šeit ir mums ļoti mīļie, jau ļoti iemīļotie noir aromāts numur 2, kas ir tiem, kam patīk, piemēram, Tom Ford ķirsīts, ja. Šī te ir visa Tom Ford līnijai ražota, iespaidojoties no Tom Forda, jā. Šeit ir ļoti daudz un dažādi vēl citi aromāti. Tur ir mūsu fotogrāfs. Šeit ir arī var apskatīt mūsu produktus, mūsu produkciju, ja kāds vēl nav ar viņiem pazīstams, ja te ir ēteriskās eļas, tie ir mūsu nīša aromāti, jo mums aromāti arī ir dažādu kategoriju. Es jums parādīju klasiskos. Šie te ir nīša aromāti, ēteriskās eļļiņas, timjāna krēms, kolosāls timjāna krēms, kas ir arī nesen palīdzēja man, piemēram, bērniem klepumu un eukasens. Par to mums arī tikko bija prezentācija. Mūsu kolosālās noārs svecītes. Šeit ir rozītes, ko mums arī sadāvina. Un tur ir, pamēģināšu ielīst šeit iekšā, pastīties mūsu darba instruments, smaržu mapes, ar kurām mēs strādājam, mūsu smaržu veikaliņš, kurš vēlas pievienoties, var iegādāties šo te mapīti un uzsākt jau savu pirmo biznesiņu ar smaržām. Mums arī tika novadīta prezentācija par Symbioforte, par tiem es vēlāk noteikti stāstīšu, dalīšos. Hololipid, multi-S, jā, smaržas, lūk, mums arī var iegādāties, vai pats var pievienoties, kļūt par lojālo klientu un iegādāties jau, protams, izdevīgāk. Dušas želējas jaunos iepakojumos, lūk, šādas mums tagad izskatās. Šīs ir vīriešu smaržas jaunajos iepakojumos, šie ir mūsu vēl vecie iepakojumi, sieviešu smaržas, mums arī daži aromāti ar 10 ml ir, jā. Lūk, paskatieties, cik daudz mums skaistu visādu produktu mums šeit ir, jā. Jauniešiem ļoti laba sejas kopšanas līnija. Jaunais mūsu, ne jaunais, viņš jau kaut kādu laiciņu jau ir pieejams, bet jaunā dizainā arbūzu lūpu eļļiņa. Spīdums kolosāls, man viņš ir visu laiku, un ļoti daudz meitenes jau ir iesienījušas. Čau, meitenes, es redzu, ka jūs te man dažas esat ienākušas, iekomentējiet, vai var redzēt un dzirdēt, jo es te ātri gribu parādīt, jo mums tūlīt jau jāskrien ir projām. Iesim skatīties noliktavu, vēlāk pārcentīšos tiešām parādīt arī visu storijos un postiņos Bakučio serums, jā, kurš ir ļoti laba alternatīva retinolam, jo retinols var arī cilvēkam izsaukt alerģisku reakciju, uz Bakučio tam nevajadzētu būt. Jā, plus mēs vēl dabūjām dāvaniņas, es arī vēlāk parādīšu storijos. Vīriešu bārdas kopšanas komplektiņš, pastieties kāds foršs tāds, kādam vīrietim dāvanā, kāpēc ne, bārdas eļļiņa, jā, mazgāšanas līdzeklis, vasks un tāda, paskatieties, kāda ķemīte skaista. Aloe krēms, kuru arī ļoti daudz ir iesienījuši, aloe mitrinošais sejas krēms, kur bez mūsu lieliskajiem softsprejiem, šis ir vispār mans iemīļotākais, jā, pret kukaiņu podumiem, saskrāpējumiem. Nesen mēs arī ieguvām šo te aloe vera
ķermeņa skruvi, kolostrum līnijas, kremiņi, dienas krēms, mitrinošais krēms, acu, jā, tas ir vairāk līnija, 30-35 plus, kolostrum uzturbagātinātāji ar D vitamīnu, jā, kas zina, kas ir jaunpiens, ar kurkumīnu, šiem ir jauni dizaini, šos es redzu pirmo reizi. Kolostrum dušas želejas un pretcelulīta krēms, jaunie mājskopšanas līdzekļi, nu viņi ir veci, bet jaunos iepakojumās, un arī lūk, re, kur ir kastītes un iepakojumi un arī CBD kanescents atsvaidzinošais krēms, kas ir lielisks, piemēram, ja jūs ļoti daudz staigājiet augstpapēžos, jā, vai vispār ļoti daudz staigājiet kājas nogurst vakarā, šis ir kolosāls, viņu vajag ļoti minimāli, CBD pilieniņi un sildošais krēms, ko es arī esmu spērējusi, kad man bija problēmas ar muguru. Lūk tā, lūk, paskatieties, meitenes te. Reku, mums ir iedoti jauni aromāti un meitenes ir tikušas pie jaunajiem aromātiem. Viņu vēl nav pārdošanā, viņu vispār vēl nav pārdošanā, viņi ir tikko parādījušies, un mums ir iespēja, ja domājieties, mums ir kolosāla iespēja tagad notestēt, un to, kurš mums visvairāk patīk. Reku, man ir pilna kabata jau ar smaržņām. Man ir jāizvēlās vienas, kuras mēs varēsim paņemt pilnā izmērā jau uz mājām. Labi, vēl pagriezīšu, lūk, šādi te izskatās, jā. Tur ir priekšā, tur tālāk mēs pēc tam iesim tur prom uz lielo noliktavu, jā. Šeit ir ieeja, un šeit ir tās foje ar kafejnīcu, kur mēs daram kafiju, jā. Nu, kolosāli, nu, ļoti skaisti, ļoti forši, un ikvienam, kurš nāk, es noteikti iesaku, jums ir tāda iespēja, brauciet, jā, mēs patreiz esam angļu sastāvs, no Anglijas, kas ir, jo mēs neesam bijuši šādā sastāvā šeit, un ja nu gadījumā kādam ir jautājumi par produktiem, ja vēlas uzzināt, ar kādiem produktiem mēs īsti strādājam, kā mēs īsti strādājam, vai cilvēks jau zina, par ko iet runa, jā, un viņš vēlas pievienoties, jūs droši varat man uzrakstīt. Šīs dienās vēl, nu, varbūt es jums nevarēšu tik vienkārši atbildēt, jā, tāpēc, ka mēs visu laiku esam vienā skriešanā, ļoti daudz informācijas mums ir, un tomēr jūs man varat rakstīt, un tad, kad es jau atgriezīšos mājās, nu, visdrīzāk ap otrdienu, tad jau es varēšu jau ar jums visiem nopietnāk parunāt, nopietnāk jau sazvanīties un izrunāt un pastāstīt, kā tas viss notiek, kā var pievienoties un kā uzsākt, un vai vispār ir vērts uzsākt, vai vispār to vajag darīt. Ja tāds jautājums rodās, tad nav ko tur daudz domāt, ir vienkārši jāsāk, jānāk, jāpievienojas un jāsāk un jādara. Ja jums patīk palīdzēt cilvēkiem, ja jums patīk lietot produktus, labus produktus, ja jūs izvēlaties labāko priekš sevis, priekš savas ģimenes, ja, tad šī ir kolosāla iespēja nākt, sākt darīt. Protams, es nesolīšu uzreiz, ka jūs pelnīsiet miljonus, nē, bet ar laiku, ja jūs iesiet, darīsiet, mācīsieties, jums viss izdosies. Tā kā izdevās man un izdevās jau ļoti daudziem. Mēs šeit esam delegācija ap 40 cilvēkiem, jā, no Anglijas, un jums arī var tas izdoties, ja jūs to uztversiet nopietni. Tā, man te kaut kas ar internetu, atkal lēnais internets. Lūk tā, draugi mīļie, novēlēšu jums lielisku dienu, sekojiet, noteikti sekojiet storijiem, cik ātri varēšu, tik ātri arī padalīšos ar visu to, kas mums šeit notiek, un rakstiet vispār, vai jums ir interesanti, un par ko jūs gribētu uzzināt, ja, jo mums šeit rāda, vakar mēs bijām noliktavā, vakardien mēs bijām mūsu uzturbagātinātāju ražotnē. Tur mums bija prezentācija, tur mēs uzzinājām ļoti daudz interesantas lietas. Šodien mēs esam šeit ofisā, šeit arī uzzinājām par produktiem, uzzinājām par jaunajiem produktiem. Nu, ļoti daudz visakā. Tā kā droši rakstiet, vai nu šeit komentāros, vai nu man personīgi, un tad jau es ar visiem sazināšos. Lai visiem lieliska diena. Ja šis tev nav interesanti, tas tev neliekas piemērots, bet tev ir kāds, kuram
kuru tu domā, kuram tas varētu noderēt, piemēram, kādai jaunai māmiņai, kur ir mājās, kura meklē papildus ienākumus, padalies ar šo te laivu un iespējams kādam cilvēkam tu būsi palīdzējis. Lai lieliska diena, un tad jau tiekamies. Tā.